Labdien visiem atkal, precīzāk labu vakaru jau. Šodien esmu norājis savai Škodai 2-litrīgajam benzīniekam FSI karteri nost. Lūk, ir pienākusi arī eļļas maiņa, bet ir lieta sekojošā. Braucot jau te uz pilsētu un tā tālāk, nobraucot kāds 20 km, iepīkstās eļļas spiediena lampiņa. Jā, domāju, devējs viņiem, reku devējs ir augšā, uzliku jaunu. Domāju, nu labi, atkal nepārgāja siltam motoram, kaut kur bedrē iebrauc, kur iepīkstās, bet motors nežodas, kā viss ir kārtībā. Nu, ja nebūtu eļļas spiediena, tad jau grabētu kompensatoru un tā tālāk. Beigās izdomāju, ka jānorāja karteris, jo mašīna ir remontēta, viss kaut kas darīts, un manas šaubas apstiprinājās. Pirmkārt, jau ņemot nost, mēs jau redzam gar malā, mums ir hermetiķa, lūk, jau karājās, kur mums arī viņu te netrūkst, ja. Malās, kur viss kaut kur, nāk nost, nav žēlots, kur karājās, kur hermetiķis, ja, nu, kaut kur jau viņam, kur ir jāpaliek, nu, šitāds te, kur, hops, un nost. Es vēl karteri neesmu izmazgājis, neesmu apsties, kas tur ir, bet kur eļļas uztvērēs. Tā, fokusiņš, lūk, kur gābals, jā, kur gābals, jā, tā, stāvi, tā, kur skaisti, riņķi, nu, vai, cik daudz. Un nav nekāds brīnums, eļļa karsta, sūknis rauj augšā. Protams, ka silta gumija, pieraujās priekšā, iekrīt bedrē, nošrans kājās, viņš atkal atkrīt nost. Neko noņemsim uztvērēju nost. Cik es saprotu, ar šim te sūknim problēmas nemēdz būt. Viņš ir diezgan jaudīgs, un te viss ir kā ķēdīte, mums ir stingra, viss ir labi. Ja motorim taisīts kā remonts. Un nākošais, un nevajag teikt, ka, teiksim, te laukos meistari kaut ko neiedz vai ko, šī mašīna nākusi no Rīgas, Rīgā viņa ir jauna pirkta, un es viņu nopirku no Rīgas, un neko neesmu karterī darījis, tikai mainījis eļļu. Jā, un braucis bremžu diskus un skatigājis. Tagad ir tas gadījums, kad pirmo reizi pieķeros klāt. Tātad, lūk, te jau, hermetiķis melnais, te nav žēlots, jā. Blīvetē šeit nenāk, hermetiķis liekās, bet hermetiķis liekās ar prātu, un ļoti plānā kārtiņā, jā, jo te ir alumīnijas pret alumīniju. Nu, superīgi. Nu, ko vēl paņemsim, iztīrīsim karteri, pastīsimies, kas tur ir. Ņēmām visu nost, mazgājam, tīram un liekam kopā, liekam jaunu eļļu, filtru, un tad jau skatīsimies. Es domāju, ka viss būs labi. Nu, ko, paskatoties uz filtru, es domāju, ka te viss ir skaidrs. Šitāds te man nekad nav bijis. Šitai mašīnai maina jau kaut kādu, 4. reizi eļļu. Un te var redzēt, ka ir bijis eļļas bats. Tātad no karteri uztvērējs bija ciet, sūknis sūca, un filtrs mums ir savilkts čokurā. Jā, lūk, tāds viņš izskatās. Un tāds izskatās jauns elements, jā. Esmu daudz mainījis, un šitāds, nav nekad bijis. Tad ir tiešām kaut kas ir pilnīgi ciet. Tas nozīmē, ka mums bijuši problēmas. Eļļas bats. Nu, labi, ka izjauc visu. Cerēsim, ka būs labi. Secinājumi ir izdarīti. Liekam visu kopā. Jaunu eļļu, jaunu filtru. Īstenībā parādīšu vienu lietu, kas tiks drošības pēc
pieliksim meļai klāt šādu te mazu špricīti. Ir pārbaudīts savā laikā, darbojās. Ja gadījumā eļļas trūkuma dēļ mums bijuši kaut kādas skrambas vai kas, tad viņš pielabos. Nu ko, veiksmīgus remontus, draudzējamies ar hermetiķu un draudzējamies ar veselo saprātu.